daba. Ko jūs tur čakarējat? Davai krājumējās ārā. Anī, tev varbūt palīdzēt? Ai, nevajag saustariņu. Pati tikšu galā. Šis ir tas pats mežs, par kuru es nesen lasīju rakstu internetā. Kaut kas tur bija minēts par to, ka šeit spokojoties un notiek dažādas dīvainības. Nē, vismaz būšu pareizo izvēli izdarījis, nolēmu jau braukt šajien. Paga, ko? Kādi vēl spoki? Ev, veči, šī galīgi nav laba ideja. Dāj, vecais, taču nemīs burkā. Nāc palīdz iekurināt ugunskura. Kas tā pa stulbu skaņu? Mēs taču nesen pabraucām garām ostē. Visticamāk kāds kuģis taurē. Anī, tev nav augsti? Es varu aiziet pakaļ pledam. Paldies, man jau ir pietiekams silts. Nē, tiešām, es varu aiziet. Robert, man viss ir kārtībā. Siltēji, zeķes, palagu, džemperi, da jebko. Es atnesīšu. Robert, man neko nevajag. Labi. Es labāk pastāstīšu kādu nostāstu. O, to es saprotu. Kas, protams, nekādā veidā nav saistīts ar šo mežu. Nu, sākās, nu. Reiz sensenos laikos, kad pa zemi vēl staigāja dinozauriņi un Amerika vēl nebija atklāta, 3 jaunieši devās uz mežu, kurā dzīvoja briesmas. Un viņi par to neteica nevienai dzīvai dvēselītei. Un iespējams, ka tā arī bija labāk, jo tie cilvēki, kas dotos uz meklējumu, arī. Nu, davai, kurš nākamais grib stāstīt? Es laikam atteikšos šoreiz no šīs lieliskās iespējas. Labi ir, ļaujiet man beidzot runāt. Bija viens čalis. Viņš bija bezbailīgs. Bija viena princese, kuru viņš izglāba. Viens čalis bija bezbailīgs, un šī princese tika izglābta. Es viņu glābu līdz mākoņiem. Kas tas ir? Tas jau paliek pavisam neomalīgi. Varbūt tā tiešām nebija laba doma braukt uz šejieni? Nu jūs dodat. Es tūlīt aiziešu un pierādīšu to, ka tur neviena nav jūs mazie mīzeļu mokši. Nē, varbūt labāk braucam prom? Tā labi, tūlīt kāds. Rīmi, tas vairs nav normāli. Mums kaut kas ir jādara lietas labāk. Mums jau īsti nekas cits neatliek, kā iet mežā un skatīties, vai viņam viss ir kārtībā. Tiešām? Tu būsi spējīgs ieiet iekšā mežā?
padirst normāli nevar. Ko jūs blisenās tagad tāds zariņu govs? Toči normāli nē.